un mēslošanas īpatnības amano akvārijos. Un viena no īpatnībām ir, kad nitrātu un fosfātu attiecība gruntī, kuru ražo amano firma, ir 15:1. Tas nozīmē, ka gruntī Aquasoil pēc aprēķiniem, pēc testiem, šī attiecība ir tāda, ka nitrāti ir 15 reizes vairāk nekā fosfāti. Un amano firma ADA ražo arī dažādus mēslojumus. Ir ADA Light, ADA Shade, viens ir domāts priekš akvārijiem ar stiprām gaismām, viens priekš akvārijiem ar mazākām gaismām un ēncietīgākiem augiem. Un šajos mēslojumos ir aprēķināts, ka nitrātu daudzums ir aptuveni 2 līdz 7 reizes vairāk nekā fosfātu daudzums. Raksturīgi, ka amano gadījumā, kā jau es teicu iepriekš, netiek veidots nitrātu rezerves ūdenī. Un tātad tas doma ir tāda, ka netiek principā veidot nekādu elementu ļoti liela uzkrāšana. Un arī nitrātus, protams, neuzkrāja. Tālāk, ja esat ievērojuši kādreiz vai redzējuši, kā tiek veidoti amano akvāriji, tad pamatā tiek pabērta viena grunts, un otrajā slānī tiek bērta otra grunts. Un doma ir tāda, ka slānis virs Aquasoil vai virs tā pirmā slāņa aiztur arī fosfātu un dzels izskalošanos ūdenī. Pēc dažiem datiem, varbūt tā ir pareizi, varbūt tas ir kļūdaini, taču esmu atradis, ka fosfātu koncentrācija ūdenī amano akvārijos mēdz būt arī tikai 0,04 mg uz litru. Savukārt dzels koncentrācija ūdenī mēdz būt arī tikai 0,005 mg uz litru. Tātad tas nozīmē, ka amano akvārijas principā nav nepieciešams mēslot pēc Bara metodas vai pēc jebkuras citas metodas, kurā ir nepieciešams uzturēt ūdenī lielas barības elementu devas. Un tātad no bagātīgā substrāta augi vienmēr var paņemt sev trūkstošo, jo substrāts amano gadījumā ir ļoti auglīgs. Un līdz ar to notiek minimālas elementu koncentrācijas svārstības ūdenī. Un tātad ir mazāk iespēja iegūt arī aļģis. Šis ir viens no veidiem, kā tiek skaidrots, ka tas ir labāk amano gadījumā nekā, piemēram, Bara gadījumā, ka, ja barības vielas atrodas gruntī, tās mazāk svārsta dažādus parametrus ūdenī, kas, protams, samazina aļļu vairošanās iespēju. Un ieteicamās elementu koncentrācijas amano akvārijos. Jā, patiesībā meklējot internetā, tātad koncentrācijas, kuras varbūt tās būtu biežāk minētas, es nonācu pie secinājuma, ka ir ļoti daudz dažādas informācijas, kad patiesībā ir grūti noteikt, kuras tad ir un kuras tad nav amano ieteiktās koncentrācijas. Varbūt to ir vērts meklēt dažādās amano grāmatās, kurās ir safotografēti tādi kā šova akvāriji, taču kā ir patiesībā, ir ļoti grūti pateikt. Esmu redzējis, ka koncentrācijas ir pat 5-10 mg, piemēram, nitrāti uz litru, un tanī pat laikā esmu dzirdējis, ka jābūt ir arī mazāku. Un tas pats attiecās arī uz dzels koncentrācijām. Arī tur es esmu redzējis, ka internetā skaitļi, kas tiek nosaukti, varijē pat 100 reižu. Tāpēc šajā gadījumā pateikt, kādas tad īsti ir šīs koncentrācijas, es nevaru. Un varbūt tās arī tas ir šādas lietas un ir radušās tāpēc šīs te nesaprašanās internetā, ka tātad mēslojums šajā metodē, amano metodē tiek piegādāts caur saknēm, un līdz ar to ūdenī šīs koncentrācijas stipri varijē arī atkarībā no tā, vai tiek lietoti mēslojumi vai nē, atkarībā no tā, cik grunts spēja atdot ūdenim savus uzkrātās barības vielas, un viennozīmīgas atbildes es tomēr neatradu. Piedāvāju ieskatīties amano ražotās mēslojuma līnijas Bretī analīzēs, kuras ir veicis Toms Bārs, ja var ticēt internetam. Un šeit tabula, kurā ir iegūtie rezultāti.
Interesantākais šajos rezultātos, manuprāt, ir 3 lietas. Pirmais, nitrātu koncentrācija ir salīdzinoši zema pašā mēslojumā. Tālāk mēslojums satur arī NH4, kas, protams, zivīm it kā ir bīstams un satur to lielākā koncentrācijā vēl nekā nitrāti. Un PO4 fosfāti šajā mēslojumā ir 1,4 mg uz litru, protams. Varbūt tās šie skaitļi nav tik nozīmīgi. Interesanti ir rezultāti par kopējo slāpekli un kopējiem fosfātiem, jo tas, kas varētu interesēt, ir, vai šis mēslojums satur vismaz kaut ko ļoti tuvu Redfielda attiecībai. Un kā izrādās, tad līnijai, kura ir domāta ļoti apgaismotiem akvārijiem, nitrātu fosfātu attiecība ir 1,6 pret 1. Varētu teikt, ka tas ir aptuveni nitrāti ir tikai 1,5 reizes vairāk nekā fosfāti. Un līnijai, kura ir paredzēta mazāk apgaismotiem akvārijiem ar lēnādzīgākiem augiem, tajā nitrātu daudzums ir aptuveni 1,9 reizes vairāk, jeb varētu teikt, ka tas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā fosfātu daudzums. Ja atceramies pēc Redfielda attiecības, ja Budija attiecības, tad nitrātu daudzumam būtu jābūt ideālā gadījumā aptuveni 10 reizes vairāk. Tas, protams, ir akvārija ūdenī. Mēslojumos tas var atšķirties, jo akvārijas var saturēt jau nedaudz nitrātus vai nedaudz fosfātus, taču jebkurā gadījumā šie skaitļi ir diezgan tālu no ideālās attiecības šajos mēslojumos. Un aquasoil vai amano izstrādātās grunts tāds vispārīgs raksturojums. Pirmais, šī grunts ir ļoti irdena, satur salīdzinoši daudz organikas. Gruntī ir ļoti augsts kationu apmaiņas rādītājs. Tas nozīmē, ka grunts spēj piesaistīt vai atdot dažādas barības vielas. Grunts ir viegla skāba un, lai kā arī mēs no šī vārda nebaidītos, grunts tomēr ir mēreni anaeroba. Tas nozīmē, ka palaistā akvārijā gruntī veidojās anaerobi procesi. Tas nozīmē, ka gruntī ir vietas, kurās nepiekļūst skābeklis un kurās darbojās dažādas citas baktērijas, kas, protams, atkal veido dažādus citus elementus, taču tas tiek skaidrots, ka augiem arī ir vajadzīgs, lai gruntī būtu nedaudz šāda veida anaerobi apstākļi. Un varbūt tās ne tik daudz augiem tiešā veidā, taču šie anaerobi apstākļi palīdz izdalīt dažas barības vielas. Un lavā ir daudz vietas sēnēm, tātad vieta, kur pārstrādāt organiskās vielas. Jo arī šie grunts satur dažādas gabaliņus sīkus no lavas, tā grunts ir arī principā radīta ar lavas, ja pareizāk sakot, ir radīta tādā veidā, ka tajā ir maisīts klāt daļa no lavas, un starp šīm lavas porām iekšā gruntī ir brīvas vietas, kur var izvietoties dažādi mikroorganismi, arī baktērijas, un, protams, un tai skaitā arī dažādas sēnes, kuras vieglāk pārstrādā organiku, jeb organiskās vielas. Un piedāvāja Nature Aquarium un Bāra metodas salīdzinājumu, lai vieglāk būtu atcerēties un saskatīt kopsakarības, kopīgo un atšķirīgo. Un esmu apkopojis to tabulā. Tātad Nature Aquarium gadījumā svarīga ir ideālā grunts, kurai ir augsts kationu apmaiņas kapacitātes rādītājs un kurā ir iekšā arī organiskās vielas. Bāra metodas gadījumā grunts principā netiek apskatīta. Taču tas netiek arī noliegts, ka laba grunts ir ļoti svarīga. Tālāk, amano gadījumā netiek uzturētas maksimālās barības vielas, maksimālo barības vielu koncentrācijas ūdenī. Savukārt Bāra gadījumā ir pilnīgi pretēji, tiek uzturētas maksimālās barības vielu koncentrācijas ūdenī. Amano neveido nitrātu maksimālos uzkrājumus. Savukārt Bāras veido visu elementu maksimālos uzkrājumus. Amano pieturās pie minimālajām fosfātu koncentrācijām ūdenī, bet ne gruntī.
Savukārt Bara metodes gadījumā, protams, tiek veidotas visas, tajā skaitā arī fosfātu maksimālās koncentrācijas ūdenī. Amano gadījumā notiek arī ūdens maiņas diezgan cikliski un tiek mainīta vai nu puse vai 30%, tas ir trešā daļa no ūdens akvārijā. Ja var ticēt rakstītajiem internetā, tad pusi amano maina akvārijos, kuri ir mazāk apgaismoti, kuros ir lēnāk augošie augi, un tas tiek skaidrots ar to, ka lēnāk augošie augi lēnāk patērē dažādas barības vielas un ir lielāka iespēja, ka var rasties disbalans. Savukārt akvārijos, kuri ir vairāk apgaismoti un kuros ir daudz ātraudzīgu augu, var mainīt arī tikai trešo daļu no ūdens. Skatoties internetā un viņa grāmatās veidotos šova akvārijus, jāsaka, ka ne visos ļoti apgaismotajos akvārijos notiek trešdaļa ūdens maiņa. Ļoti bieži notiek arī puse. Bet idejai tas ir, to var pārdomāt. Un Bara metodes gadījumā notiek gan puse no akvārija ūdens maiņas. Ja jāsaka godīgi, tad arī pats Baras reizēm varēja šo te pusi, taču gadījumos, ja sākat šo metodi tikai un varbūt tās nav īstas saprašanas līdz galam vai arī nav pieredze, tad mainīt pusi no ūdens, tas ir pamatlikums. Amano gadījumā, disbalansa gadījumā, daudz mazāk aļģu augšana laika vienībām. Tas tiek skaidrots ar to, ka amano gadījumā lielākā daļa barības vielu atrodas gruntī, tās neatrodās ūdenī, kā redzējāt, ūdens stabā barības vielas ir salīdzinoši maz, līdz ar to aļģiem nav tik daudz barības elementu, kurus izmantot savai augšanai. Un vienā laika sprīdī amano gadījumā aļģis izaugs mazāk. Taču Bara metodes gadījumā, disbalansa gadījumā, aļģis var uzliesmot jau 2-3 dienu laikā un arī attīstīties daudz ātrāk, jo visas barības vielas atrodas ūdenī. Tālāk, amano gadījumā, ūdens maiņu rezultātā, aļģu gadījumā augi turpina aktīvi augt, samazinot tikai augšanas tempu. Tātad doma ir šāda. Ja akvārijā rodās aļģis, mainam ūdeni amano akvārijos, augi turpinās augt, jo visas barības vielas atrodas gruntī. Un tātad, ja augi aug, aļģis aug mazāk, un aļģiem ir grūtāk konkurēt ar augiem. Taču Bara metodes gadījumā ir mazliet savādāk. Šajā Bara metodē nav iespējams dozēt elementus, lai nodrošinātu augus ar aktīvu augšanu, gadījumā, ja aug aļģis. Jo, ja aļģis jau ir saradušās, tad dozējot vēl papildus elementus akvārijā, mēs varam arī panākt pretējo efektu un veicināt aļģu augšanu. Un, protams, ir grūtāk arī noteikt to brīdi, kad mēs varam atsākt akvārija mēslošanu pēc Bara metodes, jo gadījumā, ja vēl būs tendence attīstīties aļģiem, bet mēs iedalīsim mazliet ātrāk mēslojumus, tad ir iespējams, ka mēs varam izsaukt arī aļģu atkārtotu uzliesmošanu.